Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem, 1. nodaļas, kur 20. pantā tā mēs lasam. Kur tad ir gudrais? Kur rakstu skaidrotājs? Kur šī laikmeta vārdu meistars? Vai Dievs nav pārvērtis šīs pasaules gudrību muļķībā? Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka atkal šajā vakarā mēs drīkstam būt kopā ar Tevi un drīkstam piedzīvot, kā mēs kopā soli pa solim varam iet cauri klusajai nedēļai un atkal domāt par visu to, ko Tu mūsu labā esi darījis caur mūsu pestītāju, Jēzu. Tu viņu sūtīji šajā pasaulē kā jēru starp vilkiem. Tu viņu sūtīji un pats biji viņā klātesošs. Un tādā veidā mēs, diemžēl, tik ļoti skaidri ieraudzījām to, kādi mēs cilvēki patiesībā esam. Cik ļoti mēs spējam būt apmāti un nepateicīgi un skaudīgi un ļauni. Jo Tu nāci un darīji mums labu. Tu nāci un dziedināji un atvēri acis un ļāvi cilvēkiem piecelties. Tu nāci un Tava sirds juta līdzi tam, kas ar mums notiek. Tu nāci un mācīji mums dzīvības ceļu. Visa Tava dzīve bija kalpošana cilvēkiem, visiem, kas Tev bija līdzās. Bet mēs tam atbildējām ar savu naidu, ar savu skaudību, ar to, ka beigās Tu tiki nodots un netaisni notiesāts, Tu tiki mocīts un atstumts. Un tādā veidā, kungs, mēs esam ieraudzījuši ļoti skaidri, ka visa mūsu pasaulīgā gudrība, skaistie lielie vārdi, par kuriem šodienas lozungs runā, ka tas viss beigās izrādās nav nekas, ja mums pietrūks Tavs gars un Tevis dota izpratni. Mēs varam lietot gan Tavu vārdu, gan piesaukt taisnīgumu un vērtības un visu pārējo, bet beigās vienalga mēs daram to, kas patiesībā mājo mūsu sirdīs. Un tikai tu vari mūsu sirdis pārvērst. Diemžēl tas bieži vien notiek tikai tad, kad mēs paši satiekamies ar lielām ciešanām, kad mēs paši piedzīvojam netaisnību. Tad gan mēs saprotam, cik tas ir aplami, cik tas ir sāpīgi, cik tas ir nepareizi. Vai tad, ja kāds mums mīļš cilvēks tiek saplosīts un citi no viņa novēršas bez īsta iemesla, tad mēs saprotam, kādi mēs kā cilvēki, kā sabiedrība, kā tauta kopumā esam. Un tajā visā, kungs, mums ir viegli arī pazaudēt kādu pamatu zem kājām, tā ziņā, ka tad, kad mēs ieraugam grēka dziļumus, tas patiešām ir stindzinoši un biedējoši. Bet Tu jau esi mums ne tikai rādījis, kas patiesībā ir pasaules grēks un mūsu vainas, bet Tu esi mums rādījis Tavu ceļu. Kristū mēs redzam, jā, diemžēl savu ļaunumu, bet mēs arī redzam Tavu labumu, Tavu mīlestību, pacietību, lēnprātību. Un tādī brīdī mēs pēkšņi saprotam, ka tas, ko Kristus mums mācīja, par ko varbūt pasaulē reizēm smejas un saka, ka tas nav iespējams un tās ir muļķības un kurš tad tā var dzīvot un kurš tad tā var domāt un attiekties, ka tas patiesībā ir vienīgais patiesais gudrības un dzīvības ceļš. Un tieši to mums šajā lieldienu kulminācijas laikā ir jāiemācās. Nevis būt kopā ar to pūli, kas nesaprātīgi sauc sit viņu krustā, nevis ar tiem, kas novēršas un ne par ko neinteresējas, bet būt starp tiem, kas caur Kristu, caur to, ka mēs viņu pazīstam, piedzīvo to, ka mūsu acis tiek atvērtas, mūsu sirdis tiek mainītas. Mīļais Dievs, mēs apzināmies, ka tajā visā mēs esam tikai tie, kas varam pieņemt Tavu lielo žēlastības pilno klātbūtni. Tavs gars ir tas, kas mūs maina. Bet mēs zinām arī to, ka Tavs gars ir satverams caur Tavu vārdu, caur evaņģēliju, caur to, ka mēs domājam par šiem Kristus dzīves notikumiem, kad mēs domājam par to, kāds Tu patiesībā esi un kāda ir šī pasaule un kāda esam mēs. Ieraugot, atšķirot,
mēs vienlaikus arī ieraugam tavu gaismu. Un tad tā pamazām sāk atspīdēt arī mūsu dzīvēs un mūsu domās. Tāpēc, kungs, vadi mūs arī turpmāk uz priekšu. Ļauj mums it īpaši izmantot šīs klusās nedēļas dienas, lai biežāk būtu domās kopā ar tevi, lai patiešām mācītos sajust to gudrību, ko tu mums esi atklājis. To gudrību, kas nav pasaulīga gudrība, kura lieto vislielākos vārdus, lai attaisnotu barbarīsku rīcību. Bet to gudrību, kas ļoti vienkāršā veidā pieķeras pie tavas rokas un uzticas tev. Tev, kungs, mēs uzticam arī savus mīļos un tuvos. Tevā priekšā lūdzam par mūsu zemi un tautu un par visu šo pasauli. Kungs, ļauj mums ieraudzīt gan ļaunumu, gan arī tevis doto pestīšanas ceļu. Un tieši šajā noskaņā ļauj mums tagad visu tev uzticēt un atpūsties šai naktī, zinot, ka tu esi mūsu glābējs, un ja tu esi mūsu glābējs, tad tu mūs arī izglābsi. Un mēs atkal varam celties un darboties tā, kā tu to esi gribējis. Tev pieder visas lietas, un tev gribam piederēt arī mēs. Bet pār visam citam, mēs tevi lūdzam ar tiem vārdiem, ko Kristus pats mums ir mācījis un mūsos ielicis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.